kā jau ierasts, gribēju lūgt, bet tiklīdz es esmu uz ceļiem un aizveru acis, es redzu tādas kropainas sejas, demoniskas sejas, un ka man traucēja lūgt, un es nevarēju palūgt. Un es sākumā vēl tāda tā kā paliku dusmīga, un man likās, nebūs nekas, kas man traucēja lūgt. Bet es vienkārši kā aizveru acis, man arī ir koridors tā kā aizmugurē, un es pilnīgi redzu, ka man tā kā skrien virsū. Un es vienkārši es tādā tā kā neizpratnē, es nesaprotu vispār, kas notiek, un tam visam klāt, protams, atnāk lielas bailes. Es pārstāju lūgt, es iekāpu gultā, un es jūtu, ka arī tā gulta tā kā dreb. Un es vienkārši saku, Dievs, kas te tagad notiek? Un tajā brīdī bija tas izmisums tik liels un tās bailes tik liels, ka man likās, es domāju, eņģeļi, ja jūs esat, vienkārši Dievs sūt šos eņģeļus, un lai tie man palīdz. Un tajā brīdī, kad es to pateicu, es jūtu, kad manā istabā nostājās milzīga būtne, kura vienkārši neietilps tajā telpā. Un visi šie tumi spēki, viņi kā pašķīrās. Un es jūtu, kā pār mani tiek nolikts kā spārns, un es dzirdu vārdus, nebaidies, no tevīm nenokritīs pat viens mats. Un es nezināju, ka tas ir Bībelē. Tikai tad, kad es nopirku Bībeli, tad, kad es viņu sāku lasīt, man bija tāds, wow, tas, kad tie ir Dieva vārdi.